Trīsbūnu spēlēs mums jau ilgāk laika kopā ir ar mūsu Ventspils nafta termināls, un arī šogad ar komandu pie mums ir klāt, un ar kapteini Valēriju nedaudz aprunāsimies, kāds ir skats gan kā atbalstītājiem, gan kā dalībniekiem ar šādu turnīru Trīsbūnu spēlēm Ventspilī. Nu, ne pirmais gads, kad mēs paši piedalāmies, centīsimies šo tradīciju arī ievērot, jā, bet pats galvenais, ka mēs turpināsim atbalstīt ventspilniekus, sportot gribētājus, gan amatierus, gan arī profesionālā līmenī. Jā. Jo sports vairo prieku, vairo labsajūtu cilvēkiem, jā, un ceru, ka mēs no šīm sliedēm, kā teikt, nenobrauksim, jā, turpināsim atbalstīt arī turpmākajos gados. Un pats svarīgākais, protams, piedalīties pašiem kā komandai. Kāpēc arī atbalstīt tieši tādu no amatiersporta? Jāsaprot, lielais sports, bet amatiersports. Kāpēc arī šo izvēlēties? Reāli mēs esam visi tie paši Ventspils naudas darbinieki, profesionāļi tieši savā amatā. Ja? Mums brīvais laiks ļoti daudziem tiek pavadīts vienā vai citā sporta laukumā. Ja? Un mēs saprotam, ko nozīmē būt amatierim, ja? Un kādu prieku gūst tieši sportists kā amatieris. Ja? Un tas ir, manuprāt, labākais variants, kā atbalstīt ventspilniekus, tiem, kam ikdienā ir darbs, brīvajā laikā pavadīt savu pilsētnieku, līdzgaitnieku sporta procesos. Vienu gadu izlaidāt, tagad atkal paši spēlēt, kā ir no iekšām izskatās šis te pasākums, kādu pretinieku un tā? Nu, runājot tieši par mūsu komandu, mēs katru gadu cenšamies uztaisīt komandu, jo tomēr esam ģenerāls sponsors, jāparāda arī piemērs pārējiem. Bet, protams, katru gadu sastāvu nav tik viegli savākt, jo cilvēki kļūst vecāki, ja kāds varbūt kādreiz ir traumu guvis tā. Bet tas cīņas spars, neskatoties ne uz ko, ir vienkārši neaprakstāms. Ja? Jebkurš, lai arī kurā vietā mēs esam kopvērtējumu tabulā, jebkurš vārti, jebkurš gros, volejbolā, punkts, vienkārši nenormāli labas emocijas sagādā. Un tas, protams, neapšaubām vairo komandas garu un, protams, arī krietni labākas attiecības arī darbā ar kolēģiem. Jā. Bet jums kā komandai galvenais ir tiešām piedalīties, saliedēties un tādā veidā? Neapšaubām, ja. Protams, jebkurā turnīrā ir tā dzirksts, kas kaut kur varbūt vēl slēpjas. Tikko mēs sajutīsim, ka mēs varam, ja. Nekur nepazudīs arī tā tieksme būt kādreiz pirmajiem turnīrā. Mēs ļoti uz to ceram. Ne šogad varbūt. Skatīsimies, kā būs nākamgad. Jā. Kurš uzvarēs šogad, kā izskatās? Nu, noteikti, kas stiprākais, jā. Lai gan man ir savs redzējums par to komandu, kur uzvarēs, bet lai tas paliek līdz turnīra beigām. Zinat, kurš jau ir tas uzvar jūsu futbolā, kurējā? Trešais laikam. Trešo reizi, bet es pagājuši gadu džentelmeņu spēlēju. Ja? Tāpēc viņa finālā pagājuši vakardien gāja, ne? Galīgi šo. Pokerīts finālā normāli, ne? Tas ir paveicis komandas biedri. Komandas biedri palīdzēja, iegūt. Saka, maz esot tam.
Kā? Maz esot. Nē, normāli, pietiek. Šo vispār labi iet volejbolā, bija labāk nekā jebkad, man liekas. Un... Sanāca vienreiz. Basketbolā ir jāgriež kārtīgi, ne? Basketbolā būs pa pēdējo. Neko darīt, nu. Kā vispār, ar katru gadu interesantāk paliek, man liekas, ne? Mazāk komanda šogad būtu ir interesanti, jā. Vienīgais, nezinu, paveicas kā vienmēr mums. Saspēlējies un Krauzers šogad nav. Ja būtu tie, tad jau noteikti būtu vēl grūtāk. Nu, vēl jautāk. Labi, paldies un labi basketbolā iet. Jā, neies labi.